Lai sekot līdzi pasākumiem, kas notiek Eiropas sporta nedēļā, ir pieejama pasākumu karte, kurā katrs organizētājs var pievienot savu pasākumu. Tas ir izdarāms mājaslapā beactive.lv, atverot karti un pievienojot pasākumu, kurā ir jānorāda nosaukums, organizētājs, laiks un vieta, kur tad pasākums notiek, kā arī īsts apraksts par to, kam pasākums ir paredzēts. Šādā veidā savus pasākumus var reģistrēt ik viens interesents, gan sporta klubs, gan izglītības iestāde, varbūt arī kāds treneris, kurš ir uzdrošinājies šogad piedalīties Eiropas sporta nedēļā. Tātad ik viens var gan pievienot pasākumus, gan paskatīties, kur viņš vēlētos piedalīties. Jelgavā ir cieņā dažādas sporta spēles, un šogad organizēsim Eiropas sporta nedēļas 1-pret-1 spēles basketbolā, futbolā un volejbolā. Tiks piedāvāti dažādi atvērtie treniņi, kuros var iesaistīties gan lieli, gan mazi jelgavnieki. Tādi būs sporta dejās, karatē, judo, regbijā, lakrosā un citos sporta veidos. Tiks atklāts arī āra badmintona laukums. Eiropas sporta nedēļas norisēs iesaistās arī izglītības iestādes, gan pirmskolas izglītības iestādes, gan skolas, kuras organizē dažādus sporta pasākumus. Jelgavnieki ir aktīvi sportotāji, bet mēs priecājamies par katru jaunpienācēju. Šeit ir svarīgi uzdrošināties. Sports un drosme ir ļoti cieši saistīti. Kaut arī es nekad to neesmu darījis, bet mani tas ļoti interesē, tad, lai šis ir tas gads, kad es izmēģināšu to, kas mani interesē, un sapratīšu, vai man tas der, vai varbūt es izvēlēšos darīt ko citu, bet es būšu aktīvs.